Mēs atrodamies Rēzeknes Zaļajā sinagogā, ēkā, kura kopš savas tapšanas ir piedzīvojusi jau 4. atzimšanu. Kā Zaļā sinagoga nosaukumā, savukārt kā koku arhitektūras centrs funkcijā. Zinot iedzīvotāju sastāvu Rēzeknē 19. gadsimta otrajā pusē, šeit pamatā bija ebreju tautības iedzīvotāji. Tā ir Latvijas vēsture, tā ir pilnīgi noteikti. Rēzeknēm kā tāda šī ēka ir vienīgā koku sinagoga Baltijā. Šādas ēkas apkārt saglabājušās nav. Unikāla savā ziņā tā ir ar to, ka ir diezgan tīrā veidā saglabājusi savu sākotnējo plānojumu. Šāda veida ēkas nav Latvijā īsti, šāda saglabāties pakāpe. Pamatā ēka ir atjaunota uz 1939. gada plānojumu. Arī pats ēkas fasāžu krāsojums un nosaukums Zaļā sinagoga ir attiecināms uz 39. gadu, jo sākotnējā ēka bija krāsota okera dzeltenā krāsā ar gaiši zilām logu apmalēm, kādas vispār raksturīgas ir šim te Latgales reģionam. Tās lietas, kas ir atsektas, tās visas ir konservētas un eksponētas interjerā. Un no jauna faktiski likts klāt ir likts inženiertehniskais aprīkojums, bet tādi apzināti pievienojumi klāt šajā ēkai nebija nepieciešami. Laika zoba radītas deformācijas ir jebkuras vēsturiskās ēkas tāda īpatnība. Un līdzinājā pieredzi, kurš mēģinājums to iztaisnot pēc kādiem līmeņiem vai pareizām ģeometriskām formām, tas vienmēr beidzās to, ka ēka ļoti daudz ko zaudē. Arhitektūrai ir krāsa, arhitektūrai ir skaņa, ir smarža. Arhitektūrai pilnīgi noteikti ir visas tās īpašības, kuras ir īstenībā jebkurai dzīvai būtnei. Man pašam bija interesanti to sākotnējo funkciju saprast, kā tas sākotnēji darbojas, jo tas nebija viennozīmīgi nosakāms. Tieši šo vairāk vēlāko pārbūvu dēļ un ēkas diezgan sliktā tehniskā stāvokļa dēļ. Telpas interjerā izpētes gaitā tika konstatēti ļoti daudz apdares slāņi. Iepriekš bija jautājums par to, vai kāds no šiem apdares slāņiem bija saistīts tieši ar ebreju kultūru. Tā īsti teikt nevar. Patiesi tā apdare, kas ir šeit, ir vairāk vai mazāk tāda pati, kā ir redzama ļoti daudzās citās 19. gadsimta otrās puses, 20. gadsimta sākuma ēkās. Tad siena un griezta apdare ir tāds savā ziņā konglomerāts no vēsturiskām apdarēm, kurām ir katrā vietā likts kaut kāds akcents. Manuprāt, laba arhitektūra ir tā, kur nav pārspīlēta arhitekta pašapliecināšanās, kur arhitekts ir primāri izpildījis galvenā un atbildīgā kāds vēsturiski bija iegājies būvdarbu galvenā būvnieka loma.